10 gadi pasaules autobūvē, tas ir daudz vai maz. Tad, kad mēs nevaram atļauties nopirkt jaunu automobīlu, tad mēs sakam, ka tas jau nav nekas. Ja mēs abus salīdzinām, tad atšķirība ir gan. 2 Renault Megane, 10 gadu atšķirība. 2007, 2017. Iesim skatīties, kur tad mēs par 10 gadiem esam aizgājuši. Renault Megane Grand Tour 2007. Kā jau teicu, formas saglabājušās, taču šīs 10 gadus senākais automobīls ir mazliet kantaināks. Renault Megane Grand Tour 2017. gada modelis. Ja mēs skatāmies no sāniem, tad virsbūves formas vairāk vai mazāk ir saglabājušās un atpazīt varētu. Lai gan mūsdienās šīs te līnijas ir tik ļoti saplūdušas visiem autoražotājiem, ka, ja noņemtu nost visas atšķirības zīmes, man liekas, ka pat tā lāga neatšķirtu nevienu savā starpā. Tas, ka šie abi automobīļi ir viena ražotāja un pat viena modeļa, saprast var uzreiz un ar neapbruņotu aci. Jā, protams, pa šo 10 gadu laika posmu ir nomainījusies dizaina valoda, ir citas formas lukturi, citas formas radiatoru reste. Tur tas ir viss tāds mazliet tā kā primitīvāks, lai gan toreiz pirms 10 gadiem arī tas bija kaut kas ļoti futuristisks. Pirms 10 gadiem salons bija primitīvs kā grābeklis. Viens mazs ekrāniņš, kurš rāda radio iestatījums, otrs mazs ekrāniņš, kas rāda klimata kontroli, tāda viņam ir. Vēl ir mazi lodziņi, kas rāda degvielas patēriņu un kuras durvis ir aizmirstas aiztaisīt, bet principā nekas tāds radikāls nav, mazliet citas formas. Mūsdienu Megane Grand Tour ir ticis pie salona aprīkojuma vai apdares, kas atbilst vairāk mūsu gadsimtam. Protams, ir nākuši klāt gan sensora pogas, gan skarienu jūtīgais ekrāns un vēl citas lietas, bet saglabājies tas pats, tāds asketiskums, kā tas bija pirms 10 gadiem, tikai mazliet citā formā. Pirms 10 gadiem varēja paslēpties no lietus zem bagāžnieka vāka. Šeit ir vests pat ledusskapis un nemazais. Vienīgais, kas ir neērti, tas ir šis te pārklājs, kurš attaisīt vaļā, protams, viņu vēl var, bet aiztaisīt ciet ir jātrāp tādās gropītēs, un tas jau ir kā sanāk. Tā bija pirms 10 gadiem. Mūsdienās no lietus gan te vairāk nenoslēpsies, jo bagāžas lūka ir kļūsi slīpāka, līdz ar to vāks to vairs nenosedz. Platāk arī kļūsi šī daļa, tā tad ir mazliet vairāk jāpieliecās, lai tiktu klāt kaut kam. Toties ērti ir šis te, kuru palocot viņš pats aizbrauc. Redzi gudri! Un kā ir dabūt tādu ciet? Tāpatās viņš nofiksējās, ja? Vēl viens plusiņš par labu 10 gadiem. Ja neskaita dažādi izliekumi durvju rokturus, neskaita tādus sīkumus kā lukturu formas, spoguļu formas un citas dizaina lietas, tad, protams, tas, kas ir no manis pa labi, ir daudz drošāks, jo viņam ir nākuši klāt neskaitāmas drošības sistēmas, tajā skaitā arī dažādi asistenti, kas palīdz noturēties uz ceļa grūtos apstākļos. Šeit ar to vēl ir diezgan pieticīgi, protams, arī to nevar salīdzināt ar vēl 10 gadus vecāku automobīlu, kādi pie mums Latvijā turās top virsotnē. Bet ir kāda lieta, ko salīdzināt šoreiz mēs tomēr nevarēsim, un tie ir dzinēji, jo 10-gadīgais spurkšķina ar 1,5 litru uzticamo dīzeļu dzinēju, un savukārt jaunais ir aprīkots ar 1,2 litru benzīnu motoru. Tad iesim skatīties, kāds tas ir.
Iepazīšanās ar motoru telpu sākās no patīkamā mirkļa, kad jāmeklē kloķis, kā dabūt vāku vaļā. Loģiski domājot, gribās taustīties šeit, kā tas ir lielākai daļai automobīļu, taču te mēs sataustam kaut kādas vadu žūkšņus un neko prātīgu. 10 gadus vecajam automobīlim te izlēc mēlīti, kuru paraujot var dabūt vaļā vāku. Te nekas neizlēc. Un tagad tu esi ilgi un dikti sasmērējis abas rokas, tad tu atrodi šeit, malā, kloķi, kurš ir jāstumj, un tad arī tas atverās. Labā ziņa ir tā, ka vairs nav jāatsprauž ar puļķīti, bet ir jau skaistie glītie liftiņi. Vēl viens plus 10 gadu laikā. Lūk, arī šis te, ko es no sākuma nosaucu par vadu žūksni, tā ir trosīte, kura šeit tā jocīgi tiek aizvadīta uz to kloķi, ar kuru dabūt vaļā haubi. Turās viņš uz tādu mazu plasmašu struntiņu un visticamāk ātri vien tas tiks izrauts. Nu, vai arī kāds izlasīs instrukciju pirms sāks grābstīties gar dzinēju vāku. Tehniskajā pasē rakstīts, ka šis ir 1119 kubikcentimetru dzinējs, darbojās ar benzīnu un tam ir 97 kW jeb 130 zirgspēki. Sprigants viņš ir pēc suņa, jo, pie luksofora tā vien gribās parādīt, cik šis te ģimenes universālis ir Jēsters. Kas šeit ir pārsteidzoši, tad tas, ka pilnīgi jaunam automobīlim ar pilnīgi jaunu dzinēju nav virsū uzlikts plasmasas vāks. Un tu te vari vērties visur, kur nu vien sirds kāro. Tiesa gan neko daudz jau tāpat neieraudzīs. Bet, mūsdienās tā ir diezgan rēti. Renault Megane Grand Tour piedzīvo savu 4. paudzi, un sākot ar 4. paudzi šeit jau ir tāds diezgan mīksts paneļa apdares materiāls, ko gan nevarētu teikt par sāna materiāliem, jo tas viss tomēr ir tāds, Meganes stilā. Ir lietas, ko mēs nekādi nevaram jums nodemonstrēt, un vai nu jūs mums noticat vai nē, bet dīvaini, ka šis automobīls salonā vismaz man šķiet mazliet skaļāks par 10-gadīgo. Pieļauju domu, ka tās ir ziemas riepas ar diezgan dziļu protektoru. Varbūt pamēģināsim to arī tad, kad būs pārautas vasaras riepas. Protams, ka benzīna motoriņš ņurā klusi un to dzirdēt nevar vispār, bet, kā jau es teicu, pātrinājums ir lielisks. Kaunā tas nepaliks pat ar visu to, ka viņš ir litros diezgan maziņš. Automobīlī ar 5 vietām ļoti svarīgi ir arī, kā tikt aizmugurē. Iekāpt ir ērti, ja priekšā nesēž visgarāko kāju īpašniece vai īpašnieks, tad arī šeit nav nemaz nekādas vainas. Viss kārtībā. Ziniet, kas te nav salīdzinoši ar 10-gadīgu automobīlu? Te nav tādi smuki aizskariņi, kur aizāķēt ciet. Nāksies tonēt. Ko darīs? Cilvēkam ir tāda dīvaina rakstura iezīme. Viņš pie visa ļoti ātri pierod, arī pie automobīļa. Un daudziem pārkāpjot šajā jaunajā 4. paaudzes modelī liksies, ka te viss nav tā, jo tas taču ir savādāk. Un tomēr, lai arī tas liekas ne tā, te viss ir labi, jo nevar salīdzināt to komforta līmeni un to drošības līmeni, kuru mēs esam sasnieguši nieka 10 gadu laikā, nemaz nerunājot par ilgāku laika posmu. Ja vien tādas iespējas ir, tad tomēr ir jāmēģina braukt ar pēc iespējas jaunāku automobīli, mazāk sekot līdzi zīmolu popularitātei un citām lietām. Tiekamies vasarā!